Lūk, šis ir labirints, kur var redzēt apmēram šādi. Pastaigāsim pa viņu mazliet. Tā vidū ir sirsniņa. Šādi izskatās staigāšana. Ideja labirintam ir sekojoša. Iekšā uz vidu, uz labirinta vidu, iet pa to pašu ceļu, kā nākot ārā no labirinta vidus. Un doma, garīgā doma ir tāda, ka ejot labirintā, uz labirinta vidu, mēs ejam sevī dziļāk. Var koncentrēties uz kādu konkrētu situāciju vai koncentrēties uz kaut ko tādu vispārīgu. Un vienkārši pievērst uzmanību tam, kas tad notiekās. Lūk, šis ir vidus. Sirsniņa. Mēs vidū vēl neiesim. Lūk, un ejot laukā no labirinta, doma ir tāda, ka to enerģiju, ko mēs esam saņēmuši vai piedzīvojuši, ejot uz vidu un esot vidū, ieejot sevi, mēs tagad ar to jauno enerģiju, ko mēs esam ieguvuši, mēs ejam laukā no šī vidas, no sevis, no savas, no kādas dziļākās vietas sevī, vai kādā konkrētā situācijā, skatoties, kāds ir bijis mērķis labirinta gājienam. Un es saku mērķis, bet nevienmēr ir nepieciešams mērķis. Var labirintu staigāt tāpat vien. Šodien ir mana dzimšanas diena, un es staigāju pa šo labirintu. Piemēra pēc vienkārši. Es staigāju ar domu, kā ejot uz vidu, es vēl piedzīvoju vai atbrīvojos vai kaut kādas pagātnes situācijas un notikumi tiek dziedināti vai tiek piestrādāts pie tiem. Un nonākot vidū, es esmu šajā gadu mijā, savā gadu mijā, un ejot laukā, es soļoju šo enerģiju ar to, ko es esmu atbrīvojusies, vieglāku enerģiju un to jaunu iegūtu nākotnē. Lūk, ko es piefiksēju, ir tas, kā šādi staigājot, es tā vedu jūs šeit līdzi, kur es staigāju, ka es tā skatījos uz visām pusēm, uz abām pusēm, pa labi, pa kreisi, un ļoti viegli ir tā piedomāt vienkārši, kad nonākšu vidū, uz kurien tad šoreiz šis likumu nāksies iet, cik garš, cik īsti tas būs. Un es piefiksēju to, ka es nepievēršu tik ļoti daudz uzmanības tam, kas man tieši priekšā šim nākošajam solim. Gandrīz kā tajā filmā Noslēpums, šajā garīgajā filmā, kurā tika runāts par šo pievilkšanās spēku, par pievilkšanās likumu, par šo domu, ka tas, ko mēs domājam, ir tas, ko mēs varam piesaistīt, vai mēs varam piesaistīt to, ko mēs domājam. Kur šī ideja bija tāda, ka tāds piemērs, ka mēs braucam ar mašīnu un naktī, tumsā, un mums ir ieslēgtas gaismas. Un tas notiek ļoti automātiski. Mēs pat nepiedomājam, ka mums vajadzētu uztraukties, ka neredzēsim, kas aiz nākošā līkuma būs. Šīs gaismas izgaismo pietiekoši daudz ceļa mums priekšā, lai mēs redzētu, kur konkrētajā brīdī iet. Bet
Jā, bet, un nevis bet. Un tieši tāpat ir arī dzīvē, ka mums katru dienu, katru brīdi tiek parādīts, kur mums doties. Mums ir visi nepieciešamie rīki tam, lai mēs rīkotos tieši tagad un šajā situācijā. Es šeit pārkāpšu vienējiem akmentiņiem pāri, es skatos jau visu 6 minūtes, un es te eju, nostāšos vidū, un tad mēs paiesim mazliet laukā. Tā izskatās uz malu. Nu, lūk, un to es tā piefiksēju šodien, staigājot, kā es tā sāku piedomāt, varbūt kā tas, ka es piefiksēju, ka es skatos uz sāniem un vienmēr pievēršu uzmanību tam, kur es lieku, kur es spēru soli un kas tur ir, vai tā ir lapa, kā piemēram šajā gadījumā, ka es uzkāpu virsū, vai tas ir zariņš, vai tie ir akmentiņi. Varbūt, ka ir tā, varbūt visā manā dzīvē kā tādā, varbūt kādā konkrētā situācijā, ir tā, ka es neskatos uz to, kas man ir apkārt, bet uz to, kas man ir priekšā tieši šajā brīdī, bet skatos tajā, kas ir apkārt kaut kur citur. Un tas tāds interesants atklājums, ne atklājums bija, bet tā interesanti bija tas, ka es to piefiksēju. Man šķiet, ka tas tā bija interesanti, un tad man šīs domas raisījās kā par to, kā es spēru šo soli un kā ir dzīvē, ja mēs šo soli spēram, šo vienu soli. Šeit ir viens un šeit ir otrs. Mēs spēram šo soli. Tad tas solis, ko mēs tikko spērām, ir pagājis. Viss. Viņa vairāk nav. Un mēs tajā brīdī, kad mēs šo soli spēram, mēs neesam tagadnī. Mēs neesam šajā konkrētajā brīdī. Mēs nepiefiksējam, kāda tā sajūta ir tā soļa spēršanas brīdī. Mēs vairs to nekad nevaram piedzīvot. Mēs varam piedzīvot nākošo soli un pievērst uzmanību. Un tieši tā ir arī ar situācijām dzīvē, kā mēs nepievēršam uzmanību tam, kas notiek tajā konkrētajā brīdī. Mēs to vairs nevaram atgriezt atpakaļ, mēs to nevaram vairs piedzīvot. Mēs varam pievērst uzmanību tam, lai nākotnē mēs vairāk uzmanības pievērstu tagadnes brīdim un tam, kas notiek šajā tagadnes brīdī. Tam solim, kas ir spērts, tas situācija, kas ir pagājis, tiem vārdiem, kas ir izteikti, mēs neko vairs nevaram izdarīt. Viņi vienkārši ir izteikti un bijuši un pabijuši. Un, ja mēs neesam pievēršas uzmanību, vai sajūtai, kāda mums ir bijusi, vai enerģija, kāda šie izteiktie vārdi, vai izdarītie darbi ir radījuši, mēs nevaram neko tur vairs mainīt. Tajā konkrētajā, par to konkrēto brīdi. Kā jau teicu, nākotnē mēs varam, bet nevis tagadnes brīdī. Lūk, tāds man šodienas dzimšanas dienas atklājums, bet tāds dzimšanas dienas pārdoms. Lūk, atkal pārkāpšu viņai pāri. Lūk, mēs esam nonākuši gandrīz laukā. Šādi te izskatās ļoti zaļi. Vai ne? Tas soliņš, pie kā es sēdēju. Ok, te ir Gīna. Šis bija viens no Havaju piedzīvojumu ierakstiem. Tā.